Tā, sveiki! Šodien es te gatavojos vienam pasākumam, pāris dienas vēlāk man not būs, un šodien es uztaisīšu tādu lietu kā karamelizēti sīpoli. Tiesa gan jāsaka, ka īstie pavāri uzreiz man te nolamās, man būs šodien tāda easy versija, šiem te sīpoliem, bet, cerams, ka būs ok. Tātad, kas mums vajadzīgs? Protams, sīpoli paši, jā, tālāk mums te ir balzamiku. Es bišķiņ arī paņēmu ābolu etiķis, bet, cerams, ka tas nebūs vajadzīgs. Tā, sāls, protams, maz būs jāpieber, tas mums ir. Un brūnais cukurs. Brūnais cukurs, jā, lūk, man te ir brūnais cukurs. Patiesībā tas ir viss, kas mums šodien būs vajadzīgs. Protams, jānomizo sīpoli, bet vispirms es iedarbināšu krāsni. Tagad jānomizo sīpoli. Tātad. Sīpols sagriežam tādās diezgan parupjās šķielītēs. Pirmo nomizošu, pēc tam jau pāriesim jau pie gatavās produkcijas, tā teikt. Tātad, jā, paņemam šādi, un jā, tādas puscentimetru, bišķi varbūt plānākas ripiņas arī sagriežam. Jā, lūk, tādas apmēram šķīlītes mums te sanāk, jā. Bišķi, kā es teicu, zem puscentimetra. Lai bišķi pagatavojās. Lūk, tā apmēram tas te izskatās. Tagad es sametīšu šo te iekšā un tad ķeršos klāt pie pārējiem sīpoliem. Tā, ko? Sīpolus sagriezu, man šeit ir kaut kādi 12 tādi, vidēji lieluma sīpoli. Jā, kā es teicu, tādās, nepārāk krupjās, nepārāk smalkās, tādās vidējās plāksnītēs, ja. Jā, tad, ko, ķeramies klāt tālāk. Tā. Malku mums šobrīd nevajag daudz. Pielikšu pāris pagalītes. Lai viņš te iedegās. Tā, es tīri šo te kazanu. Tā. Tātad, tas, kas mums vajadzīgs, ir bišķi olīveļa. Ņemsim kardienas. Jā, tātad nevajag ļoti daudz. Tas šādi apmēram pietiks. Un pagaidīsim, kamēr olīveļa uzkarst līdz tādai vidējai temperatūrai, cik šobrīd, protams, nekas nav, bet lēnām karsējās.
tātad sagaidīsim temperatūru. Mums lēnām sāk silt, jā, ne jau 170, mums vajag tā 180, bet es liekšu jau tagad pie 170 tādēļ, ka tā temperatūra turpinās kāpt, lai nesadegt, jo sākumā mums to temperatūru nevajag ļoti augstu. Vēl viena metode, protams, kā var pārbaudīt, ir paņemt kādu sīpoliņu, jā, lūk, viņš te cepās, tā kā apmēram arī tā mēs liekam, ja. Jā, daram visus ārā, un tas, kas mums ir vajadzīgs, sākumā mēs piebaram sāli, šoreiz noteikti vajag sākumā sāli, jo mēs gribam, lai sīpoli cepās savās sulās, lai atdod savu sulu, tā mums nepieciešams sāls. Uz šādu te daudzumu es te 2 steika rotītes piebēršu, un piebēršu arī uzreiz piparus, jā, es aizmirstu pieminēt, ka pipari mums arī te ir vajadzīgi. Arī var nekautrēties, jā, steika roti droši piebērt, varbūt pat pusotra. Jā, nu un tagad šo te visu mums vajag, es aiztaisīšu cietas, lai mums temperatūra strauji nekāpj. Šo te visu vajadzētu tātad kārtīgi apmaistīt, lai viņš tātad ievelkās viss, jā, nu tagad saprotams, ka temperatūra strauji nokritās, bet, kā jau es teicu, temperatūra turpinās kāpt. Mums viņu nevajag augstāk par 180, tā, kaut kur 170, 180 mums arī viņu jātur, jā, tātad, lūk, šādi viņš te smuki čurkst, apmēram tāda, tai skaņai arī jābūt visu šo te pirmo gatavošanās laiku mums šeit jāsākam. Bet, nu, arī, kas mums obligāti būtu vajadzīgs obligāti vāks. Jā, tātad, lai viņš pasautējās savā sulā. Neko, tagad var pasēdēt un pagaidīt. Tā, nu, skatāmies. Tātad, kas mums te noticis, mums līdzināja karot, tā negribējām. Tātad, pagājuši, tātad, viņš jau te piedegumu, tā kā mums jādedam nost. Tas patiesībā jau visgaršīgākais. Nu, lūk, jā, tātad, nu, šobrīd laikam es esmu apmierināts ar šādu te kondīciju, bet es te gribēju piebilst vienu tādu lietu. Jā, kāpēc par mani varbūt smiesties un dusmosies īstie pavāri, tie, kas mīl franču virtuvi, ja tur, nu, respektīvi tagad vajadzētu turpināt, vēl, protams, uz mazāku uguns, ja, vajadzētu turpināt vēl kādas stundas 4 un, principā, neko nebērt klāt. Man būs šī tomēr bišķi tā kā ātrā recepte, tāpēc es šeit izmantošu tādu lietu kā balzamiku etiķi. Jā, tā, kārtīgi izpilinam, tā, lai viņš visu nosedz. Jā, kāds skābumiņš. Un šo te brūno cukuru. Ja? Tātad, kā es teicu, normāli īstajā receptē mums nevajadzētu neko no šī, jo gan saldums, gan etiķis ir, gan skābums ir pašos sīpolos. Visu viņam vajadzētu atdot pašiem. Bet, nu, man ir slinkums šīs 4 stundas ņemties, jā.
Es uztaisīšu bišķiņu tātad pātrināto deserti, to iestāties balzamiko sit kaklā. Jā, te ir praktiski visu laiku jāmaisa, jo tagad mums te viss gribēs piedegt. Nu, jā, un kazanā taisīt šo ir bišķi grūtāk, tādēļ, ka, nu, vismaz man ir malkas kazans, un noregulēt to temperatūru tādu, kādu vajag, ir diezgan problemātiski. Nu, uz pannas, uz plīts, protams, to ir vieglāk, vienkārši tagad būtu, mums te deg, vajadzētu bišķiņ samazināt uguni, nu, es esmu jau visu izdarījis, kas manos spēkos. Nu, jāpagaida, lai bišķiņ ievalkās balzamiko, man liekas, es pēc smaržas jūtu, ka man bišķi vairāk cukuru vajag. Cik daudz cukura, cik daudz balzamiko, nu, diemžēl, šeit pateikt ir ļoti grūti, jāskatās ir no šīs te konsistences, kāda tad ir šī te konsistence, un tūlītās pat pagaršošu arī, ja, tā, man šķiet, ka es tiešām pa daudz pielēju pat balzāmiko, bet, nu, viņš tūlītās iztvaicēsies, un tad jau būs labi. Nu, jā, šeit mastai jāpārvēršās, nu, kā jau nosaukums ir karamelizēts, jā, tad arī tai jābūt ir diezgan tādai kārtīgai mērcei. Jā, šī vēl ir par šķidru konsistence, bet, nu, man varētu mēģināt kaut ko pagaršot. Tagad ir cukura par daudz. Tā, kur mans balzamiko, ielies šito balzamiko. Tā. Ja nav balzamiko, var ņemt kādu, nu, es gribēju ābolu etiķi izmantot, jā. Parasto galda etiķi nevajadzētu izmantot, bet kādu sīdru var izmantot. Bet, nu, protams, ka vislabākais ir šis te balzamiko. Jā, garša būs pavisam cita un labāka. Tā, kas mums te darās? Joprojām cukurs pa daudz. Ok. Varbūt tiešām pieliešu bišķi ābolu sidru. Daudz ne. Burtiski teikt ēdam karote. Bet, nu, jā, ar šīm te proporcijām tas ir vienkārši garšojot jāizjūt. Vienkārši garšojot ir jāizjūt, cik daudz, ko jums vajag. Nu, tagad man jau tuvojās, jā, lieliski. Vairs nejūtās cukurs. Ok, nav arī tā, kad esiķis pārsvaru gūst, jā. Jā, principā šī recepte ar to arī ir svarīga, ka tai ir jābūt šīs te līdzsvars, tam bija speciāls kaut kāds tur nosaukums. Es, protams, to jau esmu aizmirsis, bet, nu, tā tad šobrīd
Jā, nu lūk, tātad nu, no tiem 12 sīpoliem, kā redzams, te ir palicis ļoti maz. Mums te tagad ir katliņa vāries. Jā, tāpēc, ka kazans ir karsts. Nu, apmēram tā kaut kur arī mums sanāk. Vēl pēdējo reizi pagaršošu. Nu, man praktiski neko neprasās. Ir visa kā pilnīgi pietiekami. Tā kā, lūk, tāda ir šī te recepte. Galvenais ir pacietība. Aizņēma man stundu. Domāt to 40 minūšu vietā, bet, nu, apmēram tā tas arī ir. Tā kā tās atradīšu kaut kādu bļodu, ar to visu ieliet. Izņemšu varbūt savas dateles. Vēl pēdējo reizi pagaršosim. Man nav nekādas karotes. Re, kur ir kaut kādas karotītes. Tā. Protams, viņš karsts. Jā. Lieliski, tieši kaut kur tas pa vidu ir gan saldumiņš, gan skābumiņš, bet neviena no tām garšām nepārsita otru, un tas ir tas svarīgākais. Jā. Šo var pasniegt visur, kur, pie gaļas ēdieniem, pie veģetāriem ēdieniem, šampinjoniem. Es viņus taisos pasniegt ar Briseles kāpostu. To es gatavošu rītā. Jā, paldies par uzmanību.